Ja tiesneša amats bija ļoti pievilcīgs un populārs 100 gadus atpakaļ, 50 gadus atpakaļ, mūsdienās tas jau šķiet tāds nedaudz varbūt novecojis, bet tiesneša amats ir ārkārtīgi svarīgs valstī, valsts nākotnē, sabiedrībai. Lai kļūtu par tiesnesi, ir jābūt pirmkārt pārliecībai par savu valsti, ticībai savai valstī un vēlme šo valsti turpināt, uzlabot un attīstīt. Juridiskā fakultāte, juridiskā izglītība, kas ir augstskolā, tas jau ir par vēlu, lai motivētu cilvēkus kļūt par tiesnesi. Būtībā visam ir jāsākas ģimenē, skolā, un tad, kad cilvēks nonāk jau augstskolā, tad var mēģināt specializēties, pamazām apgūt to informācijas apjomu, kas nepieciešams tieši tiesneša darbā, domāt par to uz nākotni un tā tālāk. Bet tas neatiec tikai uz tiesnešiem. Tas ir nepieciešams jebkurai augstai valsts amatpersonai, bet tiesnesis ir īpašs. Tā ir ziņā, ka tā ir konstitucionāla ranga amatpersona. Un tur vajag īpašu stāju, īpašu pārliecību, īpašu godīgumu cilvēkā. Un tas viss ir jāaudzina jau no bērna kājas cauri visai cilvēka dzīvei.